mūsu sports ezerē vienmēr ir uz tu. Un tas ir nacionālais sporta veids, te ir volejbols līdz šim bijis, bet tagad jau mums ir dažādas citas iespējas vēl radušās klāt. Bija jau novecojis vecs, tur var leja paskatīties, kas ir vecās šeit bumbas un lodes arī bija mazāk, no rokas bumbām šeit nekas nebija. Matracīši jau arī veci bija, daudz ko vajadzēja atjaunot. Lielākās naudas mums jau aizgāja pie naglkurpa piegādes. Naglkurps, barjeras, tādā šķēpi, šeit ir jaunie diski, dažādi gan plasmas, gan kilogramīgie, gan pusotri. Tad arī granātas jaunās ir, tā šeit tagad neatrodas. Ir izmēri dažādi un smaguma lodes. Tad ir vingrošanas paklāji, šeit augstliekšanas latiņa. Realitāte ir gana nopietna. Ļoti daudz bērnu vecāki ir palikuši bez darba, bet mēs kā vienmēr esam optimisti. Mēs kā vienmēr esam apņēmības pilni kaut ko darīt, virzīties, uzturēt sevi formā gan fiziskā, gan garīgā. Un krīze nav mūžīga. Tā ir jāpāriet, bet mums ir tas jāizmanto kā uzkrāšanas laiks, ka mēs uzkrājam spēkus, fiziskos un arī kādus zināšanu dokumentus uzkrājam un gatavojamies tam tikt pāri. Pagaidām šitos te arī vairocis, tie ir paštaisītie basketboli gar sienām likšu, lai te nekā daudz skolnieku, jo divi tie tomēr pa mazi. Šitie ir maziem 4. 5. piekarināviem, bet tad gar malām salikšu katrā pusē vēl pa 2-4 papildus. Tie ir paštaisītie. Tas jau līdz jaungadam tiks viss, jo palēnam, bet būs viss zaudēt. Kā šeit ar cīņas svaru? Lai visiem tā būtu. Šitie ļoti solīdi. Viņiem ir, kā lai saka, vispirms ir kaimiņš jāuzveic. Un pēc tam rajonu. Kāpēc nepacīnīties ar pilsētniekam, ja vēl pie tam var viņus uzvarēt? Pareizi, puiši? Jā. Man pašam ir gandarījums pa viņu sasniegumiem. Un to sasniegumus var dabūt tomēr tāds laikmets un tagad tāds telpās, kur notiek sacensības, ne bez tām naglkurpēm, ne bez kā skrējceļi jaunajos stadionos. Parastām botītēm tur nevar dabūt. Nevar. Tad, kad dabujāt to jauno inventāru, kas jums izmainījās? Bija daudz vieglāk spēlēt, uzreiz to pašu florbolu, un mums bija tādas vecākas nojas. Bija vieglāk sist, spēlēt. Bez sporta tā nevar nemaz. Kamēr varēsim līdz dienām vecām. Man ļoti, ļoti gribētos, lai viņi izaug. Lēmumus pieņemt spējīgi, atbildīgi par saviem lēmumiem un esoši līdzsvarā. Līdzsvarā gan fiziskais ar garīgo, lai ir līdzsvarā, atpūta ar darbu, lai ir līdzsvarā, humanitārais, eksaktais, lai ir līdzsvarā. Un ja mūsos ir līdzsvars, tad mums ir grūti izsist no tā. Un tad ir jābūt labi, manuprāt.